Labdien! Atkal esam Slampē, Sijā Kalnāja laukā, kur mēs šodien apskatīsim ziemas kviešus. Veiksmīgā situācijā ziemas kvieši Latvijā ir šādā stadijā veiksmīgi attīstījušies. Bet ir ļoti daudz lauku, kur ziemas kvieši ir tikai šādā stadijā. Tāpēc ir ļoti jāpiedomā pie pareizas herbicīdu izvēles jūsu kviešu laukā. Sadīgušā ziemas kviešu laukā, kur jau ir redzamas nezāles, ir nepieciešams izvēlēties rudens herbicīdu, kuru sastāvā jau ir pieskares iedarbības darbīgās vielas, kas ierobežos sadīgušās nezāles. No mūsu produktu portfolio būtu Elipris. Savukārt laukā, kur ziemas kvieši vēl tikai dīkst, pavisam droši varam izvēlēties tikai augsnes iedarbības herbicīdu. Un šādus smidzinājumus pavisam droši mēs varam apvienot ar Nando ekspertu mikrobioloģisko risinājumu, kas jūsu augiem dos papildus minerālu vielas to veiksmīgai attīstībai. Kad ziemas kvieši sasniedz 3-4 lapu stadiju, tas būtu pareizais mirklis, kad uzsākt ārpussakņu mēslošanu ar mangānu, cinku, varu saturošiem mikroelementiem. Kviešos tas arī viss. Un novēlu veiksmīgu sezonu un laikapstākļus visiem tiem, kas vēl oktobrī cīnās ar sēju.